Nevaru atbildēt, neesmu komisija, pagaidiem neesmu lietus kursā. Bet ja pagājušajā ceturtdienā būtu bijis balsojums, kam vajadzēja notikt, kā jūs būtu balsojis? Mums būs apsprieda frakcijā. Man ir ko teikt, bet es esmu par to, lai mūsu valstī ir konkrētas vērtības. Es pati esmu pareizticīgs cilvēks, un man šī vērtību sistēma ir diezgan skaidra. Paldies. Paldies jums. Kritēri ļoti daudz un dažādi. Tad kā ir? Viņi ir pieņemami, cik nepieņemami vienai vai otrai sabiedrības daļai. Viss ir atkarīgs no katra cilvēka iekšējās morāles latiņas, kā viņš šos apstākļus novērtēt. Tas likuma projekts nekādā lielā mērā nav ietekmējams attiecībā uz likumību. Viņš regulē, lai lielā mērna bērni, kuri uzaugtu, būtu audzināti likumības garā. Katram ir tas, kas ieguldīja viņa vecāki, ieguldīja sabiedrībā, un tas atstāja uz cilvēka iekšienē, teiksim, kaut kādas raksturojumu, ko viņš caur savu prizmu uzskatā uz konkrētu gadījumu. Tas ir atkarīgs no tradīcijas, no kultūras, bet latviešu kultūrā mums ļoti spēcīga likumība ir, piemēram, aprakstīta kaut vai tajās pašās dainās. Normālā sabiedrībā, teiksim, vārdam likumība ir jābūt skaidrai katram melnstrādniekam un katram, kokzāģētājam, vai ne? Bet ja pie mums pat augstu līmeņu publicistiem un sabiedriskiem darbiniekiem nav skaidrs, kas ir likumība, tad es domāju, ir īstais brīdis, varbūt jau pat pēdējais brīdis, varbūt pat jau novēlot, īpaši tās morālās krīzes apstākļos, kādos mēs Latvijā dzīvojam. Izmērīt? Nē, to nevar izmērīt, to var tikai novērtēt. Likumā ierakstītā norma tikai saka, ka ir jāievēro likumības normas kaut kādas, un šeit jābūt izpratnē sabiedrībā. Ja mēs uzskatām, ka 10 cilvēki var pieprasīt visekskluzīvākās lietas, tad tas nav pieņemami. Es domāju, ka tomēr Latvijas sabiedrība vairāk ir konservatīva, un es domāju, ka nevar atteikties no tām vērtībām, kas gadsimtiem ir gājis cauri. Nevajag vienmēr uzskatīt, ka viss modernais ir tas, kas sakārto sabiedrību. Reizēm tas sabiedrība tieši jauc. Paldies. Es domāju, ka to nevar izmērīt. Un tā likumība ir tāda lieta, ko varbūt, kas bija netikumīgi 100 gadus atpakaļ, šodien ir pilnīgi likumīgi. Un iespējams, ka tas, kas šodien ir netikumīgi, pēc 100 gadiem būs likumīgi. Kā jūs balsosiet ceturtdien? Es domāju, ka jebkāda cilvēku brīvība ierobežojuma un it sevišķi akadēmiskās brīvības ierobežojuma manā izpratnē nav pieņemama. Es uzkāpšu tribīnē un pateikšu savas domas par šiem savām likumībām, netikumībām, normālībām un nenormālībām. Manuprāt, tas ir pilnīgs ārprāts, ko viņi ir izdomājuši. Patreiz jau mēs nerunājam, runa ir, manuprāt, par to, ka ir vajadzīga likumīga audzināšana. Un ja Eiropas direktīvās ir skaidri gaiši attīstīts, ka Eiropas pamatiesības ir saņemt izglītību, teikt, likumību un tā tālāk, kas ir pamatvērtībās, ja mūsu Latvijas dižgari pēdiņās, ja, teiksim, ministri, ierēdnieci nevar to noformulēt, tā viņa problēma, manuprāt. Tā palīdzē deputāti. Paldies. Es domāju, ka ir lietas, ko nevar izmērīt. Tāpat, kā nevar izmērīt mīlestību, tāpat kā nevar izmērīt uzticību. Es domāju, ka tās ir tādas vispār cilvēciskas lietas, vispār cilvēcisks jēdziens. Mēs visi saprotam, varbūt arī katrs savādāk, ko mēs ar to domājam. Tā pašā laikā, es nezinu, paskatieties, vai ir likumības vai mīlestības definīcija. Es domāju, ka nav. Ja nav šobrīd definīcijas, es nedomāju tikai latviski rakstītos mēdījus, bet, teiksim, vispār kaut kur internetā vai vēl kaut kur, tad tādā gadījumā, acīm redzot, jau mums nav ko mērīt, jo mēs katrs to uztveram savādāk. Principā likumība tiek izprast, manuprāt, katrā ģimenē pilnīgi atšķirīgi. Un, vieniem bērniem vecāki, teiksim, ar likumību saprotas kaut ko vienu, citur citu, un dažiem konservatīvāki uzskati, un dažiem ir liberālāki. Tas ir tāds ļoti grūti izmērams jautājums. Es balsošu par šo normu konkrēti pret tieši tā iemesla dēļ, kad iesniedzēji nav viņu spējuši nodefinēt pietiekami skaidru, konkrētu, nepārprotamu un viegli piemērojumu. Es precīzi neatceros tekstu, bet izglītībai jāveicina likumība un it īpaši atsaucoties uz vienu Satversmes pantu, kur runā par laulību un ģimeni. Tas ir ļoti šaurs likumības izpratnes jēdziens, jo likumība ir nesalīdzināmi kas vairāk. Arī iestāšanās pret korupciju, par godīgu valsts pārvaldu un vispārējo tā arī ir likumība.